Sveiki visiem un laipni lūdzam raidījumā Ebreju pasaule nedēļā kanālā I24 News. Es esmu Emīlija Francisa. Katru nedēļu mēs pievēršamies stāstiem, jautājumiem, personībām un intervijām, kas ir saistošas ebreju kopienai šeit, Izrēlā un visā pasaulē. Un mēs sākam ar šīs nedēļas svarīgākajiem notikumiem ebreju pasaulē. Apskatīsim tos. 46 gadus vecs vīrietis piektdienas vakarā uzbruka draudzes loceklim un apsargam Manhetenas centrālajā sinagogā šabata dievkalpojuma laikā. Ņujorkas policijas departamenta darbinieki ātri ieradās notikuma vietā un aizturēja aizdomās turēto, un neviens netika nopietni ievainots. Uzbrucējs vārdā Joshua Montes ir apsūdzēts naida noziegumos. Ņujorkas pilsētas mērs Zohrams Mamdanī tikās ar rabīniem, kuri brīdināja, ka viņa pret Izraēlu vērstā retorika liek ebreju Ņujorkas iedzīvotājiem justies nedroši. Sanāksmes dalībnieki viņu aicināja cikēju mazināt spriedzi un izvairīties no izteikumiem, kas demonizē pašu Izraēlu. Mamdanī birojs šo tikšanos raksturoja kā atklātu un konstruktīvu, norādot, ka tā galvenokārt bija veltīta ebreju drošības jautājumiem. Jauna YouGov aptauja rāda, ka 47% britu tagad vēlas mazāk vai vispār nevēlas migrantus no Izraēlas, salīdzinot ar 39% 2016. gadā. Tikai 5% atbalsta lielāku Izraēlas migrantu skaitu valstī, kamēr 24% ir apmierināti ar pašreizējo līmeni. Lielā mērā to veicina pret Izraēlu vērsta attieksme kreisajā spārnā, un tikai Krievija, Pakistāna un Nigērija britu sabiedrības skatījumā tiek uzskatītas par vēl mazāk viesmīlīgām pret migrantiem. IDF ir identificējusi Shlomo Haimsona, 18 gadus veca ebreju karavīra, kapu, kurš tika nošauts bēgot no britu internēšanas nometnes Kiprā 1948. gadā. Viņš tika nogalināts mēģinot izbēgt pēc tam, kad uzzināja, ka viņa partnere ir dzemdējusi. Viņa mirstīgās atliekas vēlāk tika pārbedītas neatzīmētā kapā Haifā. Izmantojot arhīvus, fotogrāfijas un liecinieku liecības, izmeklētāji viņu identificēja kā apbedīto 11. kapā Kvarsamiras kapsētā, izbeidzot 78 gadus ilgušo neziņu. Viņa ģimenei Brazīlijā šonedēļ tika paziņots, un viņi piedalīsies militārā ceremonijā, lai uzstādītu kapakmeni ar viņu vārdu. Un visbeidzot, ebreju uzņēmēji Bobs Aigers un Joshua Kushners iegādājas Losandželosas Lakers rekordlielā $12,5 miljārdu darījumā. Pārdošana notiek tikai gadu pēc tam, kad Marks Walters iegādājās komandu par $10 miljardiem. Ziņots, ka viņš mēģina iegūt līdzekļus, ņemot vērā Tieslietu departamenta izmeklēšanu. Kushners, miljardieris, riska kapitālists un Jareda Kushnera brālis pārdos savu daļu Miami Heat, lai pabeigtu pirkumu kopā ar bijušo Disney izpildu direktoru Aigeru. Cilvēki to dēvē par pagrieziena punktu Izraēlas vēsturē. Gaidāmās vēlēšanas 27. oktobrī izšķirs, vai premjerministrs Benjamins Netanjahu paliks amatā, vai arī tiks pielikts punkts viņa gandrīz 20 gadu ilgajai, ne pēc kārtas pavadītajai valdīšanai kā valsts augstākajam vadītājam. Atšķirībā no balsošanas sistēmas mums, ASV emigrantiem, Izraēlas pilsoņiem, kur dzīvo ārzemēs, nav atļauts balsot pa pastu. Tāpēc viņiem ir jāierodas personīgi, ja viņi vēlas nobalsot. Tagad populāra Izraēlas emigrantu iniciatīva ar nosaukumu Fly and Vote, ko vada organizācija Aid Coalition, dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka izraēlieši atlido un nobalso. Lai pastāstītu vairāk par to, pie mums no Ņujorkas pievienojas Batela Blaiša Sultāniča, Aid Coalition izpilddirektore Ņujorkā. Paldies, ka esat šeit! Paldies, Emīlija! Šī ir ļoti liela iniciatīva, un mēs zinām, cik svarīgas ir gaidāmās vēlēšanas. Bet man vienkārši ir interesanti. Es zinu, ka mums nav precīzu skaitļu, bet cik daudz, jūsuprāt, izbraukušo izraēliešu dzīvo ārpus Izraēlas? Piemēram, ASV, ko jūs vislabāk zināt. Daudz vai ne? Jā. Tātad tiek pieņemts, ka aptuveni no 700,000 līdz 1 miljonam Izraēlas vēlētāju dzīvo ārpus Izraēlas. Wow. Tas ir aptuveni 10% no kopējā vēlētāju skaita. Wow, tas ir daudz, un tas ir dīvaini, jo, ja es domāju loģiski, mēs varam balsot pa pastu. Un tas ir viens no tiem elementiem, kas ir iestrādāts vēlēšanu sistēmā, bet tas ir ļoti novecojis. Ir papīri, aploksnes un citas lietas, kas neļauj ieviest izmaiņas, un tas noteikti ir ļoti nomācoši. Pareizi, Emīlija. Atšķirībā no daudzām demokrātijām, Izraēla nepiedāvā vispārēju balsošanu prombūtnē. Tātad, ja esi Izraēlas pilsonis, kurš dzīvo ārzemēs, tev fiziski jābūt klāt vēlēšana iecirknī Izrēlā, lai nodotu savu balsi. Un es varu ar jums padalīties ar to, lai saprastu Izraēlas pilsoņu motivāciju ārzemēs. Šī gada sākumā mēs veicām aptauju starp 4500 Izraēlas pilsoņiem ārzemēs, kurā 84% šo vēlēšanu uzskata par vienām no svarīgākajām Izraēlas vēsturē, 73% vēlas lidot un balsot,
un 45% būtu gatavi darīt jebko, kas nepieciešams. Tāpēc mēs identificējām šķēršļus un palīdzam tos pārvarēt. Pareizi. Es domāju, īpaši mēs zinām, ka izmaksas ir problēma, īpaši kara laikā, un tikai lidojumi vien ir ļoti dārgi un varbūt nav reāli. Pastāstiet mums par šo iniciatīvu un kā tā palīdz pārvarēt šo plaisu. Ar prieku, paldies vēlreiz. Fly and Vote ir neitrāla iniciatīva. Tā ir starptautiska vēlētāju aktivitātes veicināšanas iniciatīva, ko īsteno AID koalīcija, kas ir paredzēta, lai palīdzētu izrēliešiem visā pasaulē izmantot savas tiesības un balsot. Kā mēs to darām? Mēs uzturam informācijas centru, kas sniedz vispārīgu informāciju par vēlēšanām un pārbauda balsstiesību atbilstību. Un mums ir ceļošanas un loģistikas atbalsta platforma. Redziet, tuvojoties stingram termiņam, piemēram, vēlēšana dienai, pazūd datumu elastība un arī vietu pieejamība. Un daži cilvēki vienkārši nevar paši atrast gudrāku risinājumu. Tāpēc mūsu sistēma piedāvā tieši šīs iespējas, apvienojot komerciālos, zemo cenu un savienojošos maršrutus. Un arī tuvojoties vēlēšanu datumam, īpaši čartera reisi. Tas viss ir paredzēts, lai palielinātu pieejamību un varētu palīdzēt saglabāt cenas saprātīgākas. Jā, bet Izraēlas valdība pretojas. Es domāju, mēs zinām, ka pirms dažām nedēļām bija ziņojumi par iniciatīvām, kas draudēja iesūdzēt tiesā un visu pārējo. Ziniet, acīm redzot, tam noteikti ir kāds politisks motīvs, lai apturētu šo iniciatīvu, ierobežojot čarterreisus. Es domāju, kā tas ir demokrātiski. Tāpēc man jāsaka, ka šī patiešām ir īsta neitrāla iniciatīva. Mēs neizvēlamies pusi. Mēs atbalstām tiesības balsot. Mēs nejautājam cilvēkiem, kā viņi balso. Mēs neatbalstām nevienu partiju vai kandidātu. Izrēlieši ārzemēs pārstāv visu spektru, un iniciatīva ir atvērta visiem. Un ir svarīgi atzīmēt, un tas ir būtiski, ka mēs nepērkam biļetes un nefinansējam individuālus ceļojumus. Dalībnieki paši sedz izdevumus. Mēs sniedzam informāciju un piekļuvi ceļošanas iespējām. Tas ir tik svarīgi. Tagad jautājums ir, cik daudz mēs paredzam. Es domāju, ka mēs īsti nezinām. Īpaši, ja vēl joprojām daudzas aviokompānijas nelido uz Izrēlu. Vai tu domā, ka tas ir pietiekami, lai iespējams radītu izmaiņas? Tātad pašlaik vairāk nekā 30,000 ir reģistrējušies šai iniciatīvai. Es varu ar jums padalīties, ka pēc nozares avotu datiem šogad biļešu rezervāciju skaits dienās pirms vēlēšanām ir pieaudzis par 300% salīdzinot ar parasto līmeni. Un starp citu, tieši to mēs šobrīd cenšamies saprast. Reģistrācija un informētība pirmajā posmā, un nākamais posms ir faktiski noskaidrot, kam jau ir ieplānots brauciens, kuriem vēl nepieciešama palīdzība, un kā mēs varam vēl vairāk, palīdzēt pārvarēt šķēršļus. Un mēs šonedēļ esam uzsākuši publisku aptauju, lai noskaidrotu, cik daudz izrēliešu plāno mēģināt balsot, kāda ir viņu situācija un kā mēs varam vēl vairāk palīdzēt. Wow, tātad diezgan apjomīgs darbs. Un kā jūs izplatāt informāciju? Visur, kur ir izrēliešu kopienas, visās sociālo mediju platformās, PR, vienkārši visur. Mēs izplatām informāciju pat caur jums tieši šobrīd. Tā ir taisnība. Mēs to zinām. Labi. Liels paldies. Būs ļoti interesanti redzēt, kā tas viss izvērtīsies. Batels Blaičs Sautoniks, Aid Coalition izpilddirektors Ņujorkā. Paldies. Svarīgākais ir tas, ka jūs nokļūstat Izrēlā un nobalsojat. Attālums nedrīkst būt iemesls zaudēt savu balsi. Fly and vote. Visi. Vēlreiz paldies. Džefrijs Majers ir atkāpies no dzīvības koka sinagogas rabīna amata Pitsburgā pēc gandrīz 10 gadiem šajā amatā. Taču viņa laiks kā rabīnam nebija parasts. Viņam nācās kļūt par gaismas un optimisma simbolu ne tikai savai draudzei, bet arī ebrejiem visā ASV. Jo 2018. gadā tur notika nāvējošākais terorakts Amerikas ebreju vēsturē. Lūk vairāk par šo ziņojumu. Es noslēdzu šo nodaļu ar pateicību par svētībām, ko esmu saņēmis. Kad Džefrijs Majers 2017. gadā kļuva par rabīnu un kantoru sinagogā Pitsburgā, viņš nekad nebūtu varējis iedomāties, par ko šī loma kļūs jau pēc gada. Sestdienas rītā, 2018. gada 27. oktobrī, 11 viņa draudzes locekļi dzīvības koka sinagogā tika nošauti, kad uzbruka galēji labējs ekstrēmists. Tas kļuva par nāvējošāko antisemītisko uzbrukumu Amerikas vēsturē. Rabīns Majers nonāca valsts un startautiskajā uzmanības centrā, uzņemoties grūto uzdevumu vadīt, bet arī palīdzēt dziedēt savu draudzi. Loma, kas man bija jāuzņemās, bija dziedināšanas daļa. Sagatavot draudzi, lai tā varētu ieiet šajā jaunajā nodaļā, kāda tā varētu izskatīties. Kā draudzi, kas ir piedzīvojusi masu apšaudi.
izmanto šo kā iespēju pārveidoties un par ko viņi vēlas kļūt. Rabīns Maiers tajā dienā bija sinagogā un spēja paslēpties no bruņotā uzbrucēja. 11 bojāgājušo vecums bija no 54 līdz 87 gadiem. Atbildība, kas nāk ar to, ka esi ticības līderis, kurš izdzīvoja tik šausmīgu notikumu, ir nodrošināt, ka 11 upuru gods un cieņa vienmēr tiek saglabāti visaugstākajā līmenī. Pēc uzbrukuma viņš teica, ka viņam bija grūti lūgties. Viņš lasīja psalmu grāmatu, cenšoties atrast jēgu, lasot visus 150 nodaļas. Viņš sastapās ar rindu 121. nodaļā. Mana palīdzība nāk no Dieva, debesu un zemes radītāja. Viņš saka, ka tas viņam deva spēku un drosmi uzņemties atbildību par situāciju. Viņš liecināja uzbrucēju tiesā un ir palīdzējis atjaunot kopienu gan emocionāli, gan fiziski. Ēka kopš uzbrukuma ir bijusi tukša, kamēr draudze pārcēlās uz citu vietu, taču jaunā atjaunotā dzīvības koka sinagoga tiks atvērta 2028. gadā. Darbs notiek ēkas galvenajā svētnīcas daļā, kas tiks saglabāta. Būvniecība nākamajā ēkas daļā visticamāk sāksies pēc pāris mēnešiem. Varbūt 2 gadu laikā mēs atgriezīsimies pastāvīgās mājās jaunā ēkā, kas stāstīs par notikušo, būs piemiņas vieta notikušajam un izglītos cilvēkus par antisemītismu. Tāpēc mēs esam ļoti priecīgi par nākotni šeit. Rabīns Maiers aiziet pensijā 70 gadu vecumā un atstāja mantojumu, ko reti kurš būtu paredzējis, kad viņš sāka, bet par kuru cilvēki noteikti ir pateicīgi. Pārdzīvot kaut ko tādu nav viegli, un viņš ir. Noturējis visu stabilu un rūpējies par visiem. Un es domāju, ka viņš ir pelnījis atpūtu no tā. Nevienam nevajadzētu ciest tās šausmas, kuras Rabīns Maiers ir bijis spiests pārdzīvot, vadot savu draudzi un kopienu. Un viņš to darīs patiešām skaisti un nelokāmi, vienmēr rādot ceļu ar cerību uz nākotni. Kamēr konflikts ar Hezbollah joprojām turpinās, tiek veikti koordinēti centieni pārvest uz dzimteni Beirūtā un Sidonā apbedīto Libānas ebreju mirstīgās atliekas. Īpaši to cilvēku kapus, kuru radinieki dzīvo Izrēlā. Libānas mēdīji ziņo, ka Izraēla ir pieprasījusi mirstīgo atlieku pārvešanu kā daļu no sarunām starp Izraēlu un Libānu par pastāvīgu vienošanos. Tagad, lai runātu vairāk par šo tēmu no Bostonas, mums pievienojas Franks Salamē, tuvo austrumu studiju profesors Bostonas koledžā. Sveiki, paldies, ka esat šeit! Paldies par uzaicinājumu, novērtēju to. Tā kā jūs esat eksperti šajā jomā un esat rakstījusi grāmatas par Libānas ebreju vēsturi, pastāstiet mums vairāk. Es domāju, mēs zinām, ka tad ir atzimšana saistībā ar Sīriju, bet Libānas ebreju kopiena ir bijusi ļoti spēcīga daudzu gadsimtu garumā. Jā, es domāju, šī ir ļoti sena kopiena. Un to nesaku es, to saka paši kopienas locekļi un viņu pašu piezīmes raksti, kas glabājās kopienas arhīvā. Viņi savu izcelsmi saista ar Bībeles laikiem, vai ne? Bībeles notikumi norisinājās Libānā tikpat lielā mērā kā Izrēlā. Tātad tās nav klejotāju kopienas, tās nav pagaidu kopienas vai svešinieki, kas atnākuši no citurienes, vai ne? Nē, tā nav. Šī visa ideja par, ja tā var teikt, repatriāciju pēdiņās Libānas ebreju mirstīgo atlieku atgriešanu, ja tas patiešām ir daļa no sarunām, tas man ļoti satrauc. Jo tas zināmā mērā veicina ebreju vēstures izdzēšanu no mūsdienu Libānas vēstures. Tātad ne tikai ebreju izraidīšana no Libānas faktiski noslēdzās līdz 1990. gadu sākumam, bet tagad ir arī, ziniet, es šeit lietošu spēcīgu vārdu, ir mēģinājums, ja šīs sarunas patiešām notiek, un es esmu par to pretrunīgās domās, jo nezinu, vai Libānas valdība spēja iesaistīties sarunās par Libānas ebreju mirstīgajām atliekām. Tas noslēdz Judenfrei loku, ja tā var teikt, savu veidu Libānas attīrīšanu.
no ebreju vēstures. Dzīvie ir aizgājuši, bet mēs kaut kādā ziņā palīdzam Hezbolai, lai noņemtu mistīgās atliekas, lai precīzi noņemtu, izdzēstu jebkādas pēdas un simbolus. Tas ir ļoti interesanti, jā, tas ir ļoti interesanta perspektīva, un es par to iepriekš nebiju domājusi, un arī es vienkārši domāju par pirmo lietu, zini, tas īsti nav daļa no ebreju likuma ekshumēt. Es domāju, mēs saprotam, ka inkvizīcijas laikā visi centās panākt, lai viņa ģimenes tiktu apglabātas Olīvu kalnā. Bet no to cilvēku skatpunkta, kuri, kā ziņots, vēlas, lai tas notiktu, vai tas varētu palīdzēt no viņu senču, es domāju, viņu radinieku, šeit Izrēlā skatpunkta, dot kādu noslēguma sajūtu, vai ļaut visam noslēgties? Jā, pilnīgi noteikti. Es pilnībā saprotu šī jautājuma emocionālo pusi, bet vēsturiskā puse, vēstures students manī ir diezgan satraukts par to, jo Libānā joprojām ir ebreji. Protams, mums nav rabīna. Tātad, ziniet, tas process, kas saistīts ar dzimšanu, laulībām un aiziešanu, ziniet, ebreju dzīves svinēšana nav iespējama bez rabīna. Parasti līdz 1990. gadiem Libāna mēdza it kā importēt rabīnu no Turcijas, lai veiktu pēdējos rituālus un tam līdzīgi. Bet, ziniet, rabīna neesamība acīm redzamu iemeslu dēļ ir saistīta ar Hizbollah. Latentais antisemītisms, ja tā var teikt, padara to neiespējamu, tāpēc kopiena pamazām tiek iznīcināta. Tas mani ļoti satrauc. Jā, tas ir saprotams. Un mans jautājums arī ir. Ziniet, mēs esam veidojuši stāstus par to, kāpēc Asada režīma krišanas Sīrijā Sīrijas ebreji vēlas atgriezties, lai atgūtu īpašumus un atjaunotu tos. Protams, Sīrijā bija viena no lielākajām ebreju kopienām. Tā ir daudz lielāka valsts. Bet vai ir tāda vēlne? Vai, ja kādreiz šis konflikts beigsies, būs vēlne atgriezties? Pilnīgi noteikti. Es domāju, ka Libānas ebrejiem, tiem, kuri ir aizbraukuši vai bijuši spiesti aizbraukt, vajadzētu būt iespējai atgriezties. Man gan ir nopietnas šaubas par to, vai viņi, ziniet, atgrieztos Libānā, lai atjaunotu savu klātbūtni. Viņi atgrieztos tāpat kā es, kā libāniešu kristietis, atgrieztos, kad vien varu, tikai ciemos. Es nedomāju. Zini, sabiedrība ir tik tālu attālinājusies no tās Libānas idejas, kāda tā bija 1940. gados. Jā, tuvējo austrumu Parīzi. Kā šī Majans konfederācija. Nu, ne tikai tas, bet arī, zini, doma par vairākām kopienām, kas spēja dzīvot līgās sapicībā, jau sen ir zudusi. Un tā kā šāda daudzveidīga, daudzetniska, plurālistiska Libāna zināmā mērā tika veidota Libānas kristiešu vadībā, un Libānas kristieši mūsdienās vairs nepastāv kā kopiena ar politisku ietekmi. Tātad Libāna šajā ziņā ir pārgājusi uz tumšo pusi, ja tā var teikt. Labi, ļoti interesanti. Liels paldies, Franks Salomē, Bostonas koledžas profesori. Paldies jums! Labi, viņu sauc par Ķīnas Šindleru. Hofangs Šants izglāba tūkstošiem ebreju, būdams Ķīnas ģenerālkonsuls Vīnē no 1938. līdz 1940. gadam. Un tagad viņa attēls tiek izmantota, lai kāda Ķīnas nekustamo īpašumu kompānija pārdotu lētas mājas ārzemju turistiem viņa dzimtajā pilsētā. Viņa meita ir nikna par to. Lūk vairāk no mūsu reportieres Aleksas Slusas. Ķīnas nekustamo īpašumu vietne ir nonākusi ļoti neparastā holokausta piemiņas strīdā, pēc tam, kad tā izmantoja viena no Ķīnas lielākajiem ebreju sabiedrotajiem mantojumu, lai pārdotu mājas. Cilvēks, kurš ir šī notikuma centrā, ir Hans Huans Fenšans, kuru dažkārt dēvē arī par Ķīnas Šindleru. Ho bija Ķīnas ģenerālkonsuls Vīnē, kad nacistiskā Vācija pārņēma varu. Tajā brīdī Austrijas ebreji meklēja jebkādu iespēju aizbēgt, taču, lai pamestu nacistu kontrolēto teritoriju, viņiem bija nepieciešams pierādījums, ka cita valsts viņus pieņems. Tieši tur iesaistījās Ho. Viņš sāka izsniegt vīzas uz Šanhaju ebreju ģimenēm, tūkstošiem no tām, pat tad, ja Šanhai tajā laikā vispār neprasīja ieceļošanas vīzas. Bet viņš to darīja, lai dotu ebrejiem nepieciešamos dokumentus, lai izbēgtu, un turpināja to darīt, neskatoties uz savas priekšniecības pretestību. Viņa rīcība lielākoties palika nezināma viņa dzīves laikā, bet pēc viņa nāve Yad Vashem viņu atzina par taisnīgo starp tautām. Šis ir gods, ko piešķir neebrejiem, kuri riskēja ar savu dzīvību, lai glābtu ebrejus holokausta laikā. Tagad, pēc vairākiem gadu desmitiem,
Nekustamo īpašumu vietne Ho dzimtajā pilsētā Džidžangā izmanto šo vēsturi virsrakstā, reklamējot mājas par $40,000, saistot viņa ebreju glābšanu tieši ar nekustamā īpašuma reklāmu. Viņa 75 gadus vecā meita, Manlina Ho, saka, ka tas pārkāpa robežu, iebilstot pret to, ko viņa uzskata par sava tēva mantojuma komerciālu izmantošanu, un pēc sašutuma šī vietne ir slēgta. Tā ir dīvaina nekustamā īpašuma stāsta epizode, kas atkal pievērsusi uzmanību ievērojamai holokausta vēstures lapusei. Kamēr liela daļa pasaules sāka aizvērt durvis ebrejiem, viens ķīniešu diplomāts izmantoja savas pilnvaras, lai parakstītu vīzas un palīdzētu viņiem izbēgt, neskatoties uz pretestību no saviem priekšniekiem. Nu, jums nav jāceļo uz pasaules krustcelēm vai uz Ņujorkas Brodvejas centru, lai izbaudītu slavenākos un ilgadējos mūziku hitus. Tagad vietējā Izraēlas teātra grupa, ko sauc Hamakor, uzņem apgriezienus un atdzīvina izrādi Puiši un lelles ar pilnībā angliski runājošu aktieru sastāvu un angļu valodā. Un viņi šņorē savus deju apavus, lai uzstātos Telavivas kultūras centrā Habimas laukumā. Vairāk par to manā reportāžā no Center Stage. Tā varbūt nav Brodvejs, bet tā ir Baltā pilsēta. Un Brodvejas klasika Puiši un lelles atdzīvina Telavivas kultūras dzīvi. Ņujorkā, ja tu gribi palikt tāds kā esi, ir gandrīz neiespējami to izdarīt un vienlaikus būt šovbiznesā. Un es nolēmu palikt tāds, kāds esmu, un atteicos no savas aktieru karjeras. Nāc un paskaties! Paskaties! Ņūdžersijas pensionātais zobārsts Džojs Silvermans uzņemās risku un atdzīvina savu muzikālā teātra karjeru Telavivā. Paldies, Skais Mastersons. Un lielais spēlmans, tas čels, kurš var likt likmes uz jebko un vienmēr uzvar. Un tas vienkārši ir bijis lielisks aktieru sastāvs ar jautriem pieaugušajiem un bērniem, kuri patiešām ir apņēmības pilni to darīt. Izrādi producē Hamakor, Izraēlas teātra kompānija, kas uz skatuves Izrēlā piedāvā Brodvejas hitus angļu valodā. Cilvēki mīl Brodveju un Vestendu, bet tas šeit nepastāv. Un cilvēki tagad tik daudz neceļo kara un visu šo notikumu dēļ. Un mēs teicām, izmantosim šo iespēju, atvērsim teātri, kas izrādes rāda oriģinālu valodā. Un tā, ziniet, mēs iestudējam Guys and Dolls angļu valodā. Un nākotnē doma ir iestudēt izrādes to oriģinālu valodā. Manuprāt, ja drīkstu tā teikt, Adelaide ir izrādes sirds. Viņa ir smieklīga, viņa ir ugunīga un viņa ir īsts viesulis. Bet viņa arī ir ļoti maiga iekšēji. Un viņa vienkārši vēlas to, ko vēlas visi. Viņa vēlas būt mīlēta. Nataņa Mišela saka, ka mūziklu teātris viņai ir bijis glābiņš pēc tam, kad viņas ģimene pārcēlās uz Izraēlu no Riverdales, Ņujorkas, tikai dažas dienas pēc viņas batmicvas. Jā, ļoti intensīva batmicvas dāvana. Man bija ļoti grūti atrast sevi pēc pārcelšanās uz Izraēlu. Tas ir tik liels kultūras šoks, tas nav tikai par valodu, viss ir citādāk. Un mani vecāki ieraudzīja sludinājumu par kopienas teātra atlasi un piespieda man piedalīties. Un pārējais jau ir vēsture. Es piedalos kopienas teātrī kopš 16 gadu vecuma. Aleluja! Un arī es tam pievienojos. Savukārt Dienvidāfrikā uzaugušais Dori Džardenī. Es atgriezos Izrēlā apmēram pirms 8 gadiem, lai iestātos dienestā. Es dienēju jūras spēkos vēstniecībā 3. flotilē un pabeidzu to, devos uz aktieru skolu, un tagad es valkāju vecmodīgu smokingu un rozā kraku. Dori spēlē Naicli Johnson. Šis puisis nav pats gudrākais, bet viņam vienmēr ir smaids sejā. Viņš ir diezgan izsalcis, viņam patīk ēst un vienmēr gatavs kārtīgi pasmieties. 1, 2, 3, 4. Un vēl vairāk – dzīvais orķestris, kas galvenokārt sastāv no jaunajiem imigrantiem no visas pasaules, diriģentes Šelijas Bimnenes vadībā. Šī ir mana pirmā reize, kad producēju jebkādu izrādi. Tāpēc man tas ir, kā jūs zinat, satraucoši. Tas mani satrauc, tas mani sadusmo, tas liek man smieties. Tas mani izraisa daudz dažādu emociju. Visi ir pieslēgušies ikoniskajam Brodvejas mūziklam un cer uzrunāt starptautisku skatītāju auditoriju, vīriešus un sievietes,
kuri meklē iespēju dziedāt un dejot. Vienkārši, lai būtu iespēja tiem, kuriem angļu valoda ir dzimtā un kuri dzīvo Izrēlā, kuri runā šajā valodā un vienkārši vēlas izjust mazliet māju sajūtas, kā arī daudziem teātra entuziastiem, kuriem tas patīk, kuri izbauda angļu mūziku un bauda mūziklus oriģinālā valodā, kas ir lieliski. Un tas arī viss šīs nedēļas raidījumam Ebreju pasaules nedēļu. Jūs varat apmeklēt mūsu YouTube kanālu vai sociālos tīklus, un tur ir vēl daudz vairāk ko apskatīt gan par šo, gan iepriekšējām epizodēm. Ceru, ka jums patiks šis raidījums. Es esmu Emīlija Francisa. Paldies, ka skatījāties, un šalom no Telavivas!